Tam ir liecība, kas varētu pastāstīt, ko Dievs viņu pamācīs dzīvē, kādu pamācību, ko Dievs devis. Zini, man būtu liecība un labprāt gribētu padalīties, jo Dievs daudz ko māca un aizvien man māca un gribētu liecināt kādu liecību, no savas dzīves, no savas piedzīvojuma, Nu, pateikšu tādu liecību. Manā dzīvē bija tāda situācija, kad es aizgāju pusdienu laikā iztaisīt ēdienu, uz virtuvi. Un man bija iztaisīts ēdienas uz galda jau silts, Un nes no kurienes ienāca kaķis iekšā man atkal virtuvē. No otras istabas ienāca virtuvē, un viņš paņēma un piekakāja. Viņš tikai tā nav darījis, un paņēma un virtuvē piekakāja, un ķuras, un kakas, un smird. Un man pazuda apetīte, tur virtuvē. Man ēdiens ir silts, Man ēdiens ir silts, tagad domāju, ēdīšu, un kas notikās? Es tagad to siltu ēdienu paņēmu šķīvi un iešu uz otru istabu tagad ēst. Pēkšņi es jūtu tādu balsi man, klusa balsi man saka, paņem un iztīri to kaķu mēslus. Es pasaku, nē, es vispirms paēdīšu un tad atnākšu iztīrīšu tos kaķu mēslus. Tā klusā balss teica, ka man jāizdara tūlīt tagad. Un to es neizdaru. Es aizgāju uz otru istabā siltu ēdienu un tur ēdu. Un kamēr es otrā istabā ēdu, tikmēr no ārienes ienāk cilvēks iekšā. Kas tas bija tāds? Tas cilvēks, kas tur arī dzīvo tajā dzīvoklī. Un kas notiekās? Viņš ienāk tieši par durvīm iekšā un iet tieši taisni virtuvē. Un ko viņš izdara? Viņš tieši tajos kaķa mēslos ir iebrīdis iekšā. Es no otras istabas, no otras istabas iegāju iekšā uz virtuvi un sāku kliegt uz to cilvēku. Kas tu neredz, kur tu kājas liec? Kāpēc tur neredz, kur kājas liec un piebridāja visu virtuvi ar kaķu mēsliem? Un es uz viņu tā kā bļauju. Es jūtu šātais gars man saka, ko tu kliedz uz viņu? Ko tu bļauj uz viņu? Viņš jau nav vainīgs. Es saku, tev teicu, paņem un iztīri tūlīt. Un ziniet, es uzreiz tā satrūkos un teicu, kungs piedod, viņš tiešām nav vainīgs šis cilvēks. Es biju vainīgs. Virtuvē visa piemīdītā ar kaķu mēsliem un smird nav patīkams. Un es jau biju gatavs paņemt lupatu un paņemt un iztīrīt šito te virtuvi. Bet tur bija pazemīga māsa, un paņēma un pirmā noliecās un iztīrīja to kaķu mēslus, Paldies Dievam. Tiešām paldies Dievam, bet tā bija man mācība, ka ir jābūt gatavam tūlīt paklausīt, Mēs nedrīkstam atlikt uz vēlāku laiku, ja, teiksim, tēvs vai mamma vai vecāki saka, bērns paņem, izmazgā, vai, teiksim, traukus, vai izmazgā grīdu, vai izdara kaut ko, jābūt gatavam tūdaļ, to izdarīt. Nevis teikt vēlāk vai pēc tam, jo mēs nezinām, kas pēc tam var būt, jo tad, kad es pateicu vēlāk, redz, kāds rezultāts bija. Man jāpieliek lielākas pūles, lai iztīrītu. Tā būtu, ja paklausīs uzreiz, man būtu uzreiz šaufelīts, viss satīrīs un viss. Tā visa virtuve bija pielāķota, ar visiem kaķu mēsliem. Un, protams, es paprasīju piedošanu, es lūdzu Jēzumu piedošanu, un tā bija man mācība, kad ir jābūt gatavam tūdaļ paklausīt, ja tev arī svētais gars vai kāds tev saka kaut ko izdarīt, Nesaki rīt vai parīt nāc, ja tev ir ko šodien cilvēkam dot vai palīdzēt, šodien palīdz. Tu nezini, kas vēl rītā būs. Šodien tā diena. Šī ir tā diena, ko Dievs mums devis, jo arī Jēzus bija paklausīts līdz krusta nāvei. Jēzus bija paklausīts līdz pēdējai elpas vilcienai. Un tiešām, paldies Jēzum, ka viņš bija paklausīgs un mums parādīja savu žēlstību, savu mīlestību līdz pēdējai elpas vilcienai pie krusta. Un gribu pateikt, ka šī ir tā diena, ko tas kungs arī mums ir devis. Šodien ir tā diena, ko Dievs devis. Un es gribētu no rakstiem no Bībeles izlasīt tādu rakstu vietu. Pāvila vēstule Romiešiem 10. nodaļa no 9. pantā. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirdsticību panākam taisnība un ar mutes liecību atnāk pestīšana. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujās, nepaliks kaunā. Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķu, jo par visiem ir tas pats kungs, kas parāda savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Ik viens cilvēks, kas piesauc tā kunga vārdu. Viņš ideja ticies, ka viņš uzmanās no miroņiem.
viņš tiks glābts. Jā. Bet vispirms jānožēlo grēki. Jā. Un šodien ir šī diena. Šodien Dievs grib katram dot iespēju. Un ik viens, kas mūs dzird un klausās, tev arī šodien ir iespēja nožēlot grēkus un piesaukt tā kunga vārdu, un tu būsi glābts un pestīts. Šī ir tā diena. Nesaki rīt vai pārīt. Tu nezini, kas var rīt notikt pēc sekundes vai pēc minūtes vai rīt, kas ar tev var notikt. Šī ir tā diena, ko Dievs devis. Šī ir tā diena. Un ik viens, kas grib nožēlot grēkus un piesaukt tā kunga vārdu, tiks glābts. Un Bībelē ir ļoti skaidri pateikts, jo ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. Alleluja! Un man ir jautājums, vai tu vēlies pats šodien nožēlot grēkus un ielaist Jēzu savā sirdī kā kungu, kā glābēju, kā patiesu draugu? Ko tu teiktu Jēzum? Jā, Jā, vēlos! Slava Dievam! Visi vēlas! Un viņš dzirdēja. Un man ir jautājums arī tev, mīļo klausītāji, skatītāji, vai tu vēlies Jēzu? Šī ir tā diena, neatliec uz vēlāk laiku vai rītdien, mēs nezinām, vai mēs rītā piecelsimies. Jā, šī ir tā diena. Viņi izteica, ka jā. Un es ceru, ka kāds no mūsu klausītājiem arī pasaka jā. Alleluja. Un man svētais gars skubina priekšā pateikt lūkšanu, vadīt lūkšanu. Tev nav jālido uz kosmosu un meklēt, kur tad ir Dievs. Un viņš ir šeit patās, jo Bībele saka, ka ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks glābts. Halleluja! Un ar sirdi ticēs, un viņš tiks, kā Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiks izglābts. Halleluja! Un aiz manis var atkārtot šo lūkšanu, tu vari acis turēt vaļā, turēt vari ciet, ja? Bet saki to Jēzum. Un lūkšanas vārds ļoti vienkārši. Sakiet, dārgais Jēzu. Droši atkārtojiet, dārgais Jēzu. Esi žēlis man grēciniekam. Piedod visus manus grēkus. Ko es esmu izdarījis. Līdz šai dienai. Apzināt vai neapzināt. Jēzu. Tu visu to redzēji. Dzirdēji. Tu tagad mani dzirdi. Un redzi. Lūdzu. Pieņem man tāds, kāds es esmu. Un palīdzi man. Tikt vaļā. No visām manām baidām un sārgām. No visa sliktā ļaunā. No visa, kas nav no Dieva. Lai iziet ārā no manis. Tagad. Ar visām saknēm. Jēzus vārdā. Jēzu Kristu. Lūdzu. Ienāc manā sirdī. Garā. Dvēselē. Miesā. Manā prātā. Un ieved tur kārtību. Jēzu. Esi mans kungs un glābējs. Lūdzu, ieraksti man vārdu dzīves grāmatā. Un es apsolos visu godu, visu slavu atdot Tev, vienīgi Tev, Jēzum Kristu. Alleluja. Ja tu piekrišajā lūkšanā teici no sirds un nevis man, bet Jēzum ticībā pacel savus rokas uz augšu uz debesim kā cīmi un patur savu vārdu. Āmen. Amen. Halleluja! Ziniet, kas teikt notikās? Eņģeļi priecājās debesī. Halleluja! Un vēl kā Dieva vīrs tev bija pateikt, kaut tavu grēku bija sarkani kartiņš, viņi kļuva balti kā sniegs. Jā, un katru dienu pirms vēl jālas Bībeli, jālūdz. Jā, un ja es asinīs, visi tavu grēku ir izdēti. Ej un negrēko vairāk, lai kā tev ļaunāks nenotiekās. Un, mīļai klausītāji, grib pateikt, lasi Dievu vārdu, lasi Bībeli. Tagad regulāri, jo tā kā bērniņš piedzimst, ja, viņam vajag to pieniņu, un tad viņš atkal aug, un tad viņam vajag cietāku barību, viņam liela uzmanība vajag. Tāpatās, tagad tu esi piedzimst laušanas, tagad tu esi pieņemts Jēzu par savu kungu glābēju. Lasi svētos rakstus, lasi Bībeli katru dienu, jo uz mūsu visiem jautājumiem atbilds ir šeit svētajos rakstos Bībelē. Jo cilvēki nedzīvo no mājas vien, bet no katra Dieva vārda. Alleluja! Jo kas meklē, tas atradīs, kas klauvēs, tam tiks atvērts. Un kas lūdz, tas dabūs. Alleluja! Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka viņš sūtīja pašu dārgāko, kas Dievam ir. Tas ir vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu. Lai neviens cilvēks, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Alleluja! Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.